Sveiki visiem! Šodien mainu Nissans Qashqais sajūgu. Ir labam cilvēkam vajag palīdzēt. Kārba viss ir nosajūgs, jau jauns viss ir atnācis. Vecais mums te uz galda mētājās, pa ceļām vēl tur gultnes un sīkumi. Bet stāsts ne par to. Sajūgu, es domāju, lielākā daļa mehāniķi māk mainīt. Bet manās rokās nonāca šāds te Motip alumīnija pasta priekš montāžas. Te es paplēšot vaļā pamācību. Labi, attaisīsim. Ja jau attaisīts ir, to mēģināšu plēst vaļā. Tātad kaut kur arī latviski vajadzēja būt krieviski, vāciski, igauniski, ir latviešu valodā, ja. Tātad augstas kvalitātes montāžas pasta, alumīnija daļu bāzes, ja. Vieglai mašīna detaļa, dažādu vītņoto savienojumu montāžai. Pret koroziju un tā. Un samazina berzi, koroziju, pakļaut augstām temperatūrām un korozijai, ja. Pirmo reizi lietošu šādu te montāžas pastu. Nezinu, varbūt kādam ir pieredze, padalāties. Kāpēc? Tāpēc, ka kārbā mums ir alumīnijas, vītnes ir no alumīnija, motoru bloks ir no alumīnija, nemaldos, jā, alumīnijas, un viss ir alumīnijas skrūves, un skrūves, protams, mums ir metāla, jā. Varas mēri tur likt nevajadzētu, motoram augstas temperatūras arī ir, izdomāju, pamēģināšu šādu te montāžas pastu alumīnijā. Varbūt kāds ir lietojis, varbūt var ieteikt, kur vēl viņu var izmantot un tā tālāk, jo cena viņai diezgan paliela. Bet šitai mašīnai kārba, es nezinu, vai tuvākajos 100 000 ņemšanos, nezināšu, kā tas viss darbosies, varbūt nākošais zinās. Bet, varbūt kāds var padalīties ar informāciju, kur mēs viņu vēl varam izmantot. Jo manās rokās viņa šoreiz ir pirmo reizi. Tāda informācija.